bet ar tevi tev nav vairāk attiecības? Jā, jūs sapratāt pareizi, man ar RDR TV viss ir, kā sacīt, jāsaka cauri. Ir lieta tāda, ka, teiksim, ne jau tāpēc, kad man... Bet visumā, divos vārdos var? Visā visumā ir tā, ka ir viss cauri, jā. Es liku noteikti, es draudēju ar tiesas darbiem, es draudēju, ja nebūs pilnīgi visi video, nebūs ārā izdzēst no YouTube. Jo tāpēc, kad, nevis tāpēc, ka viņi būtu sūdīgs video uztaisījuši, bet tāpēc, kad vienkārši... Bet nu kā tu vērtē video kvalitāti? Video kvalitāte ļoti laba. Pirmkārt, viss montāžs, viss pārējais. Jā, naudas lieta vienkārši tur ir tā lieta. Latvijas televīzija man sola pie 66, es varu dabūt no Latvijas televīzijas 600, 500. Es esmu tāpēc mācījies, lai es nopelnītu. Es mūziku sarakstu 5 minūšu laikā viens dziesmu. Jā? Jā, protams. Un cik minūtes tā dziesma ir? Cik viņa gara ir? Viņa ir gara atkarībā pēc tā, kā es to izdomāju un izvērtēju. 5 minūtes. Tātad šlāgeris? Jā, šlāgeris. Tieši šlāgerus manas pašas atcerēts tieši šlāgers, ja? Viņš apmēram 4 minūtes, 5 minūtes, 3 no sākuma tekstu, pēc tam nocis savēl, kā man vajag, un pēc tam es izdomāju ātrumu, garumu un tempu. RDR TV es varu novēlēt tā turpināt, es neesmu teicis, ka jūs esat slikti, bet vienkārši ir naudas lieta. Ir naudas lieta, jā. Ir naudas lieta, un tomēr, ja jūs uzskatāt, kad jūs mani esat par zvaigzni pataisījuši, tikpat labi šodien viņi man pirmie varētu uzskriet virsū. Labi, ne jau jūs būtu sūdīgas fotogrāfijas sataisījuši vai vēl kaut kā, bet, vienkārši ir jāsaprot tas, ka tomēr es esmu mācījies tam dēļ, lai es varētu ievilkt 3 mājās, un vēl varbūt tās, man tur noteikti istaba un vēl kaut kā. Lai es varētu vienkārši dzīvot, vienkārši dzīvot. Novēlējums uz jauno gadu. Novēlējums. Edgars Van. Īsti, pat tālāk. Jā. Vot sensācija. Sveicināt, Edgars. Ko tur teici par RDR TV? Es runāju. Es teicu, ka man intervija tagad kārtējā notiek. Nē, es teicu, ka man sadarbība ir ar jums cauri, es to publiski Pasaki, ka tev jauni producenti. Nē, rekur. Es pateicu, ka man ir vienkārši Edgars ar Aivaru, viss ir, sadarbība ir izbeigta. Un ko jūs tur nesaprotat? Ja es teicu, visi video, lai būtu izdzēst, būs tiesas darbi. Pilnīgi visi, lai būtu ārā. No YouTube un visiem čaneliem, lai būtu ārā. Es to esmu pateicis. Ne jau tāpēc, ka jūs būtu sūdīgs video, es vēl vēlreiz atkārtoju sataisīšu, bet vienkārši tur ir naudas lieta. Es esmu mācījies tāpēc, kad ne jau tāpēc, kad, lai es santīmus skaitītu, bet lai es varētu aiziet normāli kaut kur. Man vajadzīga nauda par savu talantu. No jauniem producentiem. Vienkārši, varbūt tās, ne jau, ka jūs būtu sūdīgi, bet... Jā. Kamerā laimīgi jauno gadu. Jā, bet lai visi YouTube'ā, pilnīgi visi, no visurienes es būtu ārā. Jā, liels paldies. Un novēlu tev veiksmi un laimīgi jauno gadu. Davai. Jā, davai, iedam un Artūru atpakaļ. Jā, visā visumā. Kā es vienmēr teicu, mīliet? Mīliet. Vienkārši mīliet. Vienalga ko. Vienalga ko? Vienalga ko. Tuvāko. Pašu tuvāko, kā savu brāli un ticēt Dievam. Es tev domāju pašu tuvāko. Pašu tuvāko, varbūt es arī šņābīt. Varbūt tās vēl kaut kā. Tā kā, droši. Mīlēt vienkārši. Mīlēt, jā. Jā. Naudas. Varētu būt tāda iespēja, ka tu pēc tam pārdomāsi? Nē, nevarētu būt, ne. Vienkārši naudas lieta. Jā, es vēl neesmu bijis pie klavieriem, bet tur ir viss skaidrs. Jā, tur ir viss skaidrs. Vai pateisi, nākamajā, tu būsi tiesnesis nākamajā? Kurā? Jaunajā Vilnī. Es domāju, ka tur vairs ilgi nebūs jāgaida. Jo tomēr... Vai tev, ir nedaudz pateicības Edgaram, Aivaram, Artūram? Jā, par to, kad popularizācija... Varbūt tas ir mans viedoklis, bet varbūt tas neskanēja pārāk smuki. Jā, popularizācija, piemēram, jā. Popularizācija ļoti labā kvalitātē, tur nav ko runāt. Jā, ļoti labā kvalitātē. Video fantastiski, fotogrāfijas fantastisks. Kas man draugos stāv. Cik es saprotu, tad Dievs laikam ir lēmis Raimonda Palvietu, lai es paņemu. To Dievs ir izlēmis, jā? Es domāju, ka jā. Vienīgais man vajag sameklēt. Ja kādam ir interesi, sameklējiet man. Es taču nevaru saprot gaidīt, kad jūs man pienāksiet. Es varu pateikt, lūdzu, sameklējiet man. Dievs tev ir paziņojis, jā? Es domāju, ka ir lieta tāda, ka tur ir viss skaidrs. Nevis tāpēc, ka bakalaura grāds slikti spēlēt vai vēl kaut ko, bet man ir iedzimts Raimonds Pauls.
iedzimts. Bet tu vari pateikt, kāpēc tu negribi būt labāks par Raimondu Pauku? Tāpēc, kad es jau esmu labāks. Tu jau esi labāks. Man ir zibenīgi ātri pirksti uz klavierēm. Tikai uz klavierēm? Uz klavierēm, akordeonu. Es tādas baumas dzirdēju autostā, jā. Viņš tagad filmē. Lai viņi esti. Paldies! Paldies mūsu dārgam draugam Mārtiņam Grīsmanim par šo jauko interviju un par tādiem skaistiem vārdiem un par viņa veiklajiem ātriem pirkstiem. Jā. Skatieties Dāra TV un ar mums bija speciāli reportieri Pet Ser vai Ser Pet TV. Paldies jums!